Sveiki visiem, kas ir pieslēgušies un kas vēl pieslēgsies, un sveiki visiem, kas skatīsies šo ierakstā. Mani sauc Dana, esmu psihologs, un šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi Zani Zaļaiskalnu, lai parunātu par tādu terapijas metodi kā fizioterapija. Iepriekš mēs jau esam runājuši ar citiem speciālistiem, bet es mēģinu sekot līdzi, cik vien iespējams dažādākiem pētījumiem un informācijai par un ap UDHS, tad kaut kā ik pa laikam es sastopos arī ar šo terapijas veidu un mēģināsim tad saprast, kā tas izskatās kopumā un kā tas izskatās Latvijā un kā tas izskatās Zanes praksē, jo es tā pieļauju, ka katrs fizioterapeits tomēr izvēlās to savu virzienu, savu ideju par to, kā viņš atbalstīs savus klientus un līdz ar to arī interesējās vairāk vai mazāk par kādu no tēmām. Nu tā, Zane, varbūt nedaudz vari iepazīstināt ar sevi, kas tu tāda esi, un tad varbūt nedaudz parunāt par fizioterapiju, jo es pieļauju, ka mums katram ir tomēr kaut kāds priekšstats par to, ko fizioterapeits dara, un vismaz ar iepriekšējiem speciālistiem runājot, piemēram, ar ergoterapeitu, man atklājās vesela jauna pasaule, jo es savā galvā biju uzzīmējusi tādu mazu rāmīti, kas, manuprāt, ir ergoterapeits, un es domāju, ka ar fizioterapeitu ir līdzīgi. Man ir tāds kaut kāds mans rāmītis galvā, tā mana saskarsme, kas man ir bijusi manas dzīves laikā ar fizioterapiju, bet jā, varbūt var izstāstīt, kas tā fizioterapija vispār tāda ir. Sveiki! Mani sauc Zana Zaļaiskalna. Esmu certificēta fizioterapeite un fizioterapijā praktizēju jau kopš 2010. gada. Un esmu sevi izmēģinājusi dažādos iestādēs kā fizioterapeitu. Un esmu sapratusi, ka man vislabāk patīk ambulatorā fizioterapija, kas ir primārās aprūpes līmeņa fizioterapija. Un fizioterapeitiem ir dota tāda lieliska iespēja, ka viņi spēj individuāli strādāt, un viņiem tas lieliski sanāk savās privātpraksēs. Esmu sevi, savu darbību esmu mēģinājusi dažādos arī projektos, ne tikai dažādās iestādēs. Viens varbūt, tāds ar šo tēmu saistīts ir Saules bērnu ciemata šie projekti, kur tiek atbalstīti cilvēki, kuri varbūt ir bēdīgākā ikdienas situācijā, kas ir saistīts ar sociālo labklājību. Tad šeit bija ļoti laba iespēja sevi pierādīt un izmēģināt kā fizioterapeiti, kur ir šeit arī tie bērni, kuriem ir šis UDH sindroms un varēja praktizēties. Vēl viena ļoti laba vieta, kur fizioterapija šajā kontekstā esmu sevi pārbaudījusi un mēģinājusi palīdzēt citiem. Tas ir Raiskumā internāta pamatskola. Šobrīd viņu mazliet citādāk sauc. Jau kā rehabilitācijas centrs viņš tiek tā kā pozicionēts. Un teikšu atklāti, tas bija vislielākais izaicinājums manā darba karjerā, jo tur ir ļoti, ļoti dažādi šie bērni, sākot ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un beidzot ar dažādiem mentāliem funkcionāliem traucējumiem. Un tas UDHS un hiperaktivitāte ir viena no neatņemamām sastāvdaļām šajā, kopienā, kas, darbojās. Un sevi, protams, esmu arī skatījusies multidisciplinārā komandā, kas ir Siguldas slimnīcas ietvaros. Tur es esmu strādājis gan kā klasiski fizioterapeits un arī kā vadošais fizioterapeits. Es esmu sapratis, ka man patīk sava sistēma, tāpēc es atdalījos no turienes un veidoju savu privātu praksi, kura jau veiksmīgi strādā, pamazām attīstamies, un no 14. gada mēs jau esam apaudzējuši šo savu privātu praksi līdz pat, ko lūdzu? 10 gadi? Jā, starp citu 10 gadi un 31. vai 30. oktobrī mums ir jāsvin 10 gadu jubileja, patiesībā sakot. Bija jāsvin.
Jā, vēl tieši Novembris. laiks skrien, kad arī šīs lietas palaižam garām. Bet vai tu vari nedaudz ieskicēt, pēc tam varbūt tieši par to, kā tava ikdiena izskatās, bet tiešām kas ir fizioterapeits? Kas ir tās galvenās jomas, ko dara fizioterapeits? Esmu bijusi gan uz nodarbībām, gan uz ūdens nodarbībām, gan ir uz masāžu pie fizioterapeita. Kas ir tās pamatlietas, varbūt pamata klientu grupas? Labi. Galvenā teiksim, tas ietvers ir, ka mēs esam ārstniecības persona. Mēs atrodamies ārstniecības, teiksim, personu reģistrā. Savādāk mēs vienkārši nespējam strādāt, mēs nedrīkstam strādāt, mums ir jābūt diplomētiem speciālistiem. Un otrs ietvers, mēs esam funkcionālie speciālisti. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar funkciju, mēs strādājam ar mobilitāti, ar kustību, ar tādām lietām. Ja? Un fizioterapeits ir tas, kas caur kustību, caur darbību, caur vingrošanām, dažādām aktivitātēm, kas varētu arī iekļaut rotaļas un dažādas citas lietas, kā piemēram pastaigas, un tādas lietas. Mēs novēršam sāpes cilvēkiem, kuriem ir radušās, vai tas ir no sēdēšanas, vai tās ir bijušas traumas, vai arī, teiksim, ļoti smagi gadījumi, kas ir bijuši saistīti ar sirds asinsrites traucējumiem un pievienojās klāt insulti, vai teiksim, tikpat vienkārši var būt stājas traucējumi. Tie cilvēki sēž ilgstoši pie datora, viņi nāk pie fizioterapeita, mēs runājam, ko mēs varētu darīt lietas labā, izmainot viņu, teiksim, ikdienu vai darba vietu un piedāvājot dažādas fizioterapijas metodes, kas arī ir atrunātas un drīkst izmantot tikai tās metodes, tehnoloģijas, kas ir ieliktas šajā Zāļu valsts aģentūrā kā medicīniskās tehnoloģijas. Kā kuram sanāk ar viņām, tas ir cits jautājums, ja? Bet galvenokārt tā ir ārstnieciskā vingrošana, tā ir stājas novērtēšana, tās ir masāžas, un tās ir tās klasiskākās lietas, ko varbūt cilvēks ir redzējis un saskāries ar fizioterapiju. Un, protams, tas ir vai nu individuāls darbs, skatoties no tā, vai kāds ir funkcionālās spējas cilvēkam, vai teiksim, mentālās spējas cilvēkam, kā arī grupu nodarbības, protams, un grupās, protams, atkal iet cita funkcionalitāte. Attiecīgi diagnozes, kas nevienmēr ir tas labākais variants, bet vajadzētu darīt tā, ka tās grupas veido un ārstē vai, teiksim, atgriež veselību cilvēkiem pēc funkcionalitātes. Un ar laiku mēs jau tā kā mēģinām to visu attīstīt nevis pēc diagnozes, bet pēc funkcionalitātes, un tāpēc mums ir tāds lielisks instruments kā starptautiskais funkcionēšanas un nespējas klasifikators, un tas ir lielisks instruments, kā mēs varam, teiksim, strādāt ar cilvēkiem. Un fizioterapeits ir arī tas cilvēks, kas nodarbojas ar profilaksi, lai mēs nepieļautu cilvēku nonāk tādā situācijā, kad viņš jau ir saslimis, viņš ir iegūst kaut kādu hronisku saslimšanu, vai tā ir diska trūce, vai tā ir spondiloze, vai kāda cita hroniska kaita, kas saistīts arī ar sirds asinsrites traucējumiem, tad mēs dodam šos pirmkārt izglītojošos pasākumus, kas būtu cilvēkam jādara, kā ir jāmaina viņam dienas režīms, un piedāvājam arī viņam izvēlēties attiecīgi sev tīkamāko un veselībai atbalstošāko, teiksim, šo fizisko aktivitāti, vai tā ir sporta zāle, vai tā ir peldēšana, vai tā ir vingrošana grupās pie fizioterapeita. Tad mūsu šis kontingents ir pietiekami plašs, un mums ir arī pietiekami plašas iespējas palīdzēt viņiem caur kustību. Mēs esam kustību terapeiti, teiksim tā. Ok.
Profilaksē tiešām skan labs vārds, jo man liekas, ka profilaktiski mums droši vien visiem būtu vajadzīgs fizioterapeits. Es arī diezgan daudz laika pavadu sēdoši un ik pa laikam jūtu, vai ne, ka kaut ko es ne līdz galam daru. Un kā jau mums savā ikdienas skrējienā ļoti bieži paliek tas, vai nu, ko tad es, gan jau būs labi, gan jau brīvdienās kaut ko bišķiņu pakustēšos, vai ja runājam par cilvēkiem ar UDHS, nu ne tikai, bet cilvēkiem, gan pieaugušiem, gan arī bērniem, tos dažreiz speciālisti sauc arī par motivācijas traucējumiem. Un līdz ar to tāda regulāra varbūt kustība, bērniem varbūt ar to var palīdzēt vecāki, vai nevedot uz vai nu pulciņiem, vai uz kaut kādām grupu vai individuālajām nodarbībām. Pieaugušiem savukārt bišķiņ grūtāk sev, man liekas, varētu būt samotivēt, jo mēs ar tevīm arī nedaudz privāti parunājāmies, un teica, ka dažreiz fizioterapeitus noslogo tie cilvēki, kur īstenībā mierīgi varētu vingrot mājās, vai ne? Mēs viņiem tā kā parādam, kas jādara, un it kā jau varētu, bet tad, ja tev tā motivācija ir galīgi zema, un vienīgais, kas tev var samotivēt, ir tas, ka tu jau vairs nevari izkāpt no gultas, un tad sāc tās kājas kustināt, tad būtībā, nu, vairāk vai mazāk būt tādā fizioterapeita redzeslokā, no atkarībā, protams, cik intensīvi, kam pāris reizes nedēļā, kam varbūt reizi mēnesī, lai tu ir kāds cilvēks, kam tu aizēji un atskaities. Vai ne? Nu, tā kā, ko tad es esmu sadarījis vai neesmu sadarījis, lai vismaz reizi nedēļā vai pāris reizes nedēļā kaut kā sev fiziski nodarbinātu. Un tad, jā, kā tu uz to skaties? Jā, cilvēki ļoti, ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuram vajag nākt uz grupu nodarbībām, un tas viņu tā kā, teiksim, sistematizē vairāk, nevis motivē, patiesībā sakot, jā. Un ir cilvēki, kuri atnāk reizi mēnesī, nomaina vingrinājumus, viņi turpina vingrot, bet tie ir apmēram kaut kādi 2% no cilvēkiem, kas ir mūsu redzeslokā. Jā. Bet ir arī tādi cilvēki, kuri nāk tikai tad, kad viņiem ir pavisam bēdīgi, vai jau ir bijis tā, kad nevar izkāpt no gultas, vai ir bijis kāda operācija vai kaut kas tāds, jā. Bet mēs viņiem nevaram pārmest, jo tas ir cilvēks, tā ir psiholoģija, kuru Dana varbūt labāk pārzina, jā. Man pašai ar to ir problēmas, tāpēc. Un, manuprāt, tas jau ir vairāk nevis fizioterapeita, teiksim, šis lauciņš, bet psihologu vai arī attīstības treneru lauciņš. Pats pamats ir pati ģimene, ka ģimene iemāca šo iekšējo motivāciju, nevis ārējo motivāciju. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti daudz šajā jautājumā jāstrādā. Tu pieminēji ģimeni, un tad man uzreiz ienāk prātā tas, kad, ja vecāki sēž un lasa, nevis skrolē telefonu, tad kaut kādā brīdī arī bērns gribēs paņemt grāmatu un lasīt. Es pieļauju, ka šeit ir kaut kā līdzīgi, vai ne? Ja bērns jau kopš varbūt bērnības redz, ka vecāki dara fiziski kaut kādas lietas, nevis sēž tikai divānā un ēd čipšus, un bērnam saka, ka viņam ir jākustās, bet nezinu, iet pārgājienos vai ne tur kaut vai nedēļas nogalē, nezinu, pavingro katru dienu 15 minūtes, pēc būtības jau tam vajadzētu arī iet tādā bērna ikdienā, kaut vai dabīgi sekot, es nākšu ar tevīm pavingrot, vai ka viņš redz, ka tas ir tā kā tīrīt zobus. Viennozīmīgi, jā, Sigulda varbūt ir tāds mazliet idealizēts, tāds tā kā idealizēta kopiena, kur, principā, visi vecāki iet ārā, staigājās, viņiem ir suņi, bērni iet līdzi, visi ar dibdapiem dragā pa ielām un ņemās, ja. Un, protams, šī pilsēta arī ir tā, kas ir izveidojuši šo infrastruktūru, lai attiecīgi tas tā arī notiktu. Un, protams, vecāks ir piemērs. Nevar bērnam teikt, ej, vingro, ja tu pats sēdi un ēd bulkus, ja? Tas tā nenotiek, jo bērni ļoti labi kopē savus pirmkārt vecākus, kas ir paši pirmie cilvēki, ko viņi vēro, un tad jau jāskatās, kas ir pusauģi, vienauģi un tā tālāk. Ja? Protams, jā, ja vecāks neko nedarīs šajā jautājumā, bērns arī noteikti neiesaistīsies. Tagad iesim varbūt nedaudz tādā šaurākā spektra tēmā. Mēs parunājam vispārīgi par fizioterapiju, un mums jau ar tevīm sanāca nedaudz tāda
saruna pirms šīs sarunas, lai saprastu, kas ir tie galvenie punkti, par ko mēs varētu runāt, lai būtu interesanti. Un tu man stāstīji, ka pēc būtības pie tevīm šobrīd nevēršās gluži klienti un nesaka, tā man ir UDHS, palīdzi man, bet drīzāk tu savas prakses ietvaros novēro, varbūt nediagnosticētus cilvēkus, vai ne, ka šiem cilvēkiem vai bērniem vai pieaugušiem, bērniem droši vien bišķiņ labāk, bet jā, pastāst varbūt arī pieaugušiem, var novērot šo UDHS simptomatoloģiju un līdz ar to, tā kā tu arī par to interesējies, tad tu ņem kaut kādas lietas vērā, lai izveidotu tādu labāku sadarbību ar viņiem, veiksmīgāku. Tu varbūt, jā, var pastāstīt, kā tu saredzi šo 4 burtu kombināciju savā ikdienā, kas varbūt ir tas, ko tu ņem vērā strādājot ar bērniem ar UDHS vai ne, vai pieaugušiem, kā es minēju, viena no tām lietām varētu būt motivācija. Nu, bērnus varbūt vēl var samotivēt vecāki, viņi viņus atved vai ne, bet pieaugušo gadījumā varētu būt, kad jā, tas apmeklējums varbūt nav tik bieži. Bet nu, tā nav galvenā lieta. Varbūt kas ir tā galvenā lieta, ko tu redzi, ar ko griežās cilvēki ar UDHS, tādā ziņā, ka es zinu, ka arī pētījumos uzrādās traumas daudz biežāk šiem cilvēkiem. Viņi ir gan koordinācija, neveiklums, impulsivitāte, kas liek viņiem kāpt un krist un vēl kaut ko. Jā, kāda ir tava saistība ar UDHS? Principā, visu šo es teiktu, jau ievērojam prakses laiku. Nevienu reizi man nav atnācis ne bērns, ne pieaugušais ar diagnozi UDHS, kad viņu vajadzētu, teiksim, kā fizioterapeitam atbalstīt vai koriģēt vai kā savādāk. Ja? Bet arī nav ierakstīts kā papildus diagnozi vai kāds simptoms, kas varētu būt tā kā saistīts ar šo UDHS. Bet to ļoti labi var, teiksim, novērot darba gaitā vai arī pirmreizējā tikšanā, kas ir konsultācija, vai tas bērns ir trauksmains, vai viņš spēj koncentrēties, vai viņš atbilstoši izpilda kaut kādus norādījumus un tā tālāk. Ja? Un, teiksim, ja varbūt lielākā izpratnē, kad UDHS ir cilvēks, kas nevar koncentrēties uz vienu konkrētu darbību, noteikti kaut kāda laika nogrieznī, tad fizioterapeita kabinetā lielākoties šie cilvēki vai bērni nāk ar galvas sāpēm un stāvus traucējumiem. Un viņi ir tādā nelielā uzbudinātības stāvoklī visu laiku. Viņiem ir pārslogota šī veģetatīvā nervu sistēma, kas principā manifestējās fiziskajā ķermenī. Un to sauc par to psihosomatiku. Un, jā, protams, mēs varam novērst šīs galvas sāpes caur fizioterapijas metodēm, kas ir masāža, slinga terapija, kustība terapija, bet mums nāks arī runāt par to, kāds ir dienas režīms tam bērnam, vai viņš nav pārstimulēts, vai viņam ir pietiekami daudz atpūtas brīži, un tādas lietas, ja vai ir sabalansēts režīms, kad viņš iet gulēt, kad viņš ceļās, vai viņš tā kā iet savā istabā, vai viņš tiešām guļ, vai tur ir telefons atkal līdzās, ja? Un vai tas ēšanas režīms ir atbilstoši, vai teiksim, ja ir liels tās mentālās un fiziskās slodzes, vai tur pietiek vitamīni līdzās, ja? Un tās ir tās lietas, par ko mēs runājam. Tā skaitā arī par vēders sāpēm runā, sūdzās. Tās ir tie divi galvenie šie teiksim, galvenie iemesli, kāpēc viņi griežās šeit. Un tad jau mēs skatāmies, jā, vai tur apakšā nav kaut kāds simptoms vai kas. Protams, es nevaru pateikt, jā, viņam ir, tas nav manā kompetencijā, bet es vienkārši varu ņemt vērā, ko es varu novērot, jo arī fizioterapeitiem stāst par to, kas ir UDHS. Ļoti labi. Un kas ir, varbūt tad, ja tu pati novēro vai ne pie teviem vecāks atnāk vienām sūdzībām, bet tu redzi, kad ir arī citas, kas varbūt ir tas, kas ir jāņem vērā strādājot ar šiem bērniem vai šiem, pieaugušiem, ja tev gadās arī pieaugušie?
Protams, tas ir pirmkārt uzreiz saruna ar vecākiem un jāsaprot, cik atbalstoši viņi ir. Un, ja viņi ir saprotoši un izglītoti un viņi ņem pretim to, kad viņam saka, ka, bērnam ir paaugstināta šī kaut kāda hiperaktivitāte, vai viņš ir pārāk uzbudināts un tā tālāk, varbūt ir vērts apmeklēt psihologu, kā aiziet uz konsultāciju, paskatīties, varbūt, ka tur vajag kaut ko sakārtot. Jo es nevaru šajā lauciņā, teiksim, līst iekšā, jo es neesmu kompetenta tajā. Un, ja agrāk bija tā, ka nē, mēs neiesim, tas ir pilnīgi kaut kas tāds, ka mūs ieliks kaut kādā rāmī, uzliks kaut kādas zīmogus piers, mēs tagad esam tādi, ja, nav tā. Tad šobrīd, pareizi uzsākot sarunu un izstāstot, kā tas viss notiek, tad vecāki ieklausās, viņi saka, vēl prasa, kur mēs varētu iet, varbūt jums ir ieteikumi, un tad veidojās tāda ļoti patīkama sinerģija starp bērnu, vecāku un ārpus kādu citu speciālistu. Un tad tas, teiksim, vēlamais mērķis ir sasniedzams daudz ātrāk un daudz efektīvāk. Notiek sadarbība. Bet kas ir tas, varbūt, darbojoties ar to bērnu, ko tu redzi, kad, ja salīdzina ar citiem bērniem, vai ne, kas ir tās lietas, varbūt, ko tu ņem vērā, ko tu redzi, ar šitiem bērniem pārsvarā, vai, protams, viņi arī katrs ir savādāks, bet varbūt prakses ietveros, ko tu redzi, kas ir tas, kā šie bērni atšķirās tavā praksē no citiem, kā varbūt tev ir jāpielāgo tā terapija, lai veidotos tā sadarbība? Tās nodarbības, kuriem ir šis UDHS, viņam ir jābūt stipri interesantām. Viņam ir jābūt ļoti interaktīvām. Fizioterapeitam ir jābūt ar ļoti labu iztēli, ļoti ātri var noorientēties situācijā. Ja viņš vairs nespēja koncentrēties uz šo uzdevumu, mēs ejam tālāk pie nākamajā. Nevar būt tā, ka mūsu galvā ir izdomāts kaut kāds plāns, teiksim, nodarbības ietveros, ja? Viņš var krasi mainīties tajā, teiksim, nodarbības laikā, un fizioterapeitam ir ļoti ātri jānorēģē uz to. Ir jābūt interesantām nodarbībām ar, teiksim, ātru pārslēgšanos uz citu uzdevumu. Un viņam ir jābūt diezgan aktīvām. Viņš nevar būt tā, ka viņš ir pasīvs, mēs tur elpojam un tādas lietas daram. Jā, mēs varam nonākt līdz tādam līmenim, ka bērns vienkārši sāk mācīties elpošanas vingrinājumus, lai nomierinātos. Bet līdz tam tā nodarbība no sākuma sākās ar to, ka viņa ir ļoti enerģiska, viņa ļoti aktīva, lai bērns izliek ārā to trakumu. Un tad mēs varam sākt ķerties pie kaut kādiem koncentrēšanās uzdevumiem, pie kaut kādās sīkās, pie koordinācijas, vingrinājumu un tā tālāk, bet no sākuma, jā, viņam tiešām vai ir jāpaskrien pa zāli kāds aplīši, vai jāpataisa pietupienu un tā tālāk, ja. Teiksim, tā nodarbība tiek organizēta pilnīgi otrādi, ja mēs sākam parasti lēnām, mierīgi un beidzam, jā, šeit tas viss ir pilnīgi otrādāk, ļaujam bērnam izlikt to emociju ārā, to sakrājušos enerģiju, un tad mēs varam, teiksim, strādāt uz kaut kādām niansētākām lietām. Rekā, tad būtībā tas ir ļoti, viens ir tad, ja tu jau viņu tā kā atpazīsti, vai ne, ja nav šīs diagnozes, ja vecāki nenāk un nesaka, vai viņa slimības, nezinu, kartē nav ierakstīts, ka tev no sākuma līdz šim vispār ir jānonāk, vai ne, un jāsaprot, ka šeit varbūt nederēs tas, ka mēs te lēnām staipamies un iesildamies un otrādāk, jo es pieļauju, ka fizioterapeits, kas varbūt šim nesako līdzi, tur var būt diezgan liela pretošanās sākumā, vai ne? Tā kā tu saki, ja viņam nav šī iespēja izlikt, tad viņš nespēja varbūt nemaz sekot līdzi tām lēnajām darbībām. Jo ļoti bieži bērnus ar UDHS nekur negrib. Viņus negrib pulciņos, it sevišķi kaut kādās grupu nodarbībās, tāpēc, kad ar viņiem, tā individuālā darbošanās viens pret viens viņiem sanāk labāk nekā, ja mēs uzrunājam grupu, pasakam kaut kādu instrukciju, bērns ar UDHS pusi dzirdēja, pusi nedzirdēja, kaut kas viņam likās interesants, viņš nesadarbojās, un viņš jauc to grupas dinamiku, kad ar viņu ir jāmēģina kaut kā tā sadarbība nodibināt, pirms pieprasīt no viņa šo paklausību. Jā, ja teiksim, neņem vērā šo
UDHS problemātiku, tad jā, protams, ar to fizioterapeitu sadarbību vienkārši nebūs. Tas arī ir viss. Un fizioterapeits teiks, ka nē, ejiet meklējiet kaut kur citur palīdzību, es ar to nevaru tikt galā. Tas ir forši, kad fizioterapeits, kas nespēja, teiksim, sniegt šo te pakalpojumu šāda veida bērnam, tad viņš vienkārši atzīstās un viss ir kārtībā un nemēģina izlikties, ja. Bet, jā, fizioterapeitam ir jābūt pietiekami advancētam šajā jautājumā. Jāmēģina sevi laust, principā. Tā ir sevis laušana, jo mums ir iemācīts pēc kaut kādām vadlīnijām strādāt, pēc kaut kādām schēmām strādāt, ja. Šeit ir atkāpes no šiem te rāmīšiem. Nedrīkst būt vienkārši tik ļoti rāmēts šī te nodarbība, bet ir jāieplusējas traumē iekšā. Jo, būtībā šis man liek domāt par to, ka, vai ne, mums šobrīd valstī notiek iekļaujošā izglītība. Izglītība arī ir rāmīts, un tad mēs runājam par iekļaujošu izglītību. Un tad pēc būtības tas, ko tu man saki, vai ne, ir, kad ārstniecības personām arī ir tas rāms, ko viņiem māca skolā, bet ja mēs šeit runājam ne tikai par iekļaujošu izglītību, bet arī par iekļaujošu ārstniecību, vai ne, ka katram ir vieta speciālista kabinetā, nevis tikai tiem ērtajiem klientiem, kur šajā rāmītī ļoti viegli ietilpst un pakļaujās šīm galvenajām vadlīnijām. Bet, jo, piemēram, viens ir UDHS, bet, ja mēs runājam, piemēram, par bērniņiem ar autisko spektru, tur atkal ir vēl vesela gūzma ar lietām, kas ir jāņem vērā, lai tu viņam var palīdzēt. Un tad nevar teikt, hei, man ir šitās vadlīnijas, ja tu tagad nespēji viņām izsakot, tad tu nevari pie manīm te kabinetā palikt. Tā tam nevajadzētu. It sevišķi, ja saka, vai ne ārstniecības personas, ka pēc būtības vajag saprast, ka mums katram tomēr mēs attīstamies savādāk, ir dažādāk šīs sensorās vajadzības, un fizioterapeits tomēr ir diezgan daudz šo sensoro, vai nesaprast, vai šim bērnam patīk, ka viņam spiež, vai ka viņam pieskarās vispār, vai ne, un kā viņam pieskarās, tur nezinu, glaudoši, spiedoši, vēl kaut kā, ka tas ir tik būtiski īstenībā, vai izveidojās vispār šis kontakts. Jo man liekas, ka pat ne dažreiz diezgan bieži mēs esam pieraduši kā ārstniecības personu, vai ne, kā pieaugušie. Mēs nedomājam par to, vai mums tur izveidosies sadarbība, vai neizveidosies. Ja man pie viņa ir jāiet, man viņš ir jāklausa, man vienkārši ir jādara viss, ko man liek, man ir jābūt, tādā pakļautībā. Bet vai tad mēs varam sagaidīt to progresu vai ne tik labu, kā tas varētu būt, kā tad, ja mēs jūtam, ka šis speciālists ar mums ir uz viena viļņa, viņš mūs saprot, viņš mūs nelauž, vai ne, tā kā tu saki, ka viņš mēģina pielāgoties tam, kāds īstenībā esmu. Jo es tā arī iedomājos, ja tu sastādi kaut kādu programmu, vienalga, jebkuram individam, pieaugušais vai bērns, neņemot vērā to, kāda personība viņš ir, pastāv daudz lielāka iespējamība, ka šī programma netiks pildīta, ka viņš nesasniegs to progresu, varbūt vispār neatnāks pat uz nākamo nodarbību, jo man liksies, šis galīgi nav priekš manī, man nemaz nepatīk šādi kustināt rokas vai kā, es nezinu, jūt diskomfortu. Mūsdienās medicīnas aprūpē veselības sistēmā ir tāds ļoti labs termins cilvēku centrēta veselība, veselības aprūpe. Un šajā jautājumā jau tiek vērsts skatījums un pievērst uzmanību to, ka mēs centrējamies uz šo te pacientu, uz cilvēku, nevis uz to, ka mums ir kaut kādi stingri noteikti rāmi. Mēs šobrīd darbojamies uz cilvēku vērstu veselību. Un varbūt tiem cilvēkiem, ārstniecības personām, kas ir jau izsenis iegūši izglītību, kas bija tieši tie stingrie rāmi, viņiem varbūt varētu būt stipri grūtāk šo pāreju, teiksim, dabūt uz to cilvēku centrēto veselības aprūpi. Bet jaunos kolēģus un ārstniecības iestādes un ārstu un tā tālāk, tad stāsta, ko tas nozīmē un kā mēs varam pāriet uz šo cilvēku centrēto pieeju. Un, ir kaut kādi noteikumi, kas ieliek rāmī, bez tiem mēs nedrīkstam strādāt, tā tas vienkārši ir, tad mēs nevaram redzēt tos rezultātus, ko sākot. Kā tu minēji, vai ne, kad ir noteiktas metodas, noteiktas lietas, ka tu nevari gluži kā fizioterapeits tagad izdomāt savas kaut kādas lietas, ar ko tu strādā, tu esi certificējies, bet tu būtībā varbūt nodarbojies jau nedaudz tādu šarlatānismu, gluži ne, bet kaut ko pats domā. Jā, tā tas ir, tāpēc tas termins iekļauj vārdu pieeja.
mēs varam mainīt savu pieeju, neizējot no kaut kādiem atbildības pret cilvēku, pret veselības aprūpu un tā tālāk. Mēs mainām pieeju. Tad man varbūt tas ir ļoti, teiksim, viegli izdarāms to pieeju mainīt, tāpēc, ka ieejot telpā kopā ar bērnu vai arī pieaugušo cilvēku, kuram ir UDHS, es viņu pieņemu tāds, kāds viņš ir, un ja mēs runājam tieši par bērniem, es varu nonākt vienā līmenī ar viņiem. Es esmu līdzīgs ar līdzīgu. Protams, man ir savas zināšanas apakšā tajam visam, ja? Bet es esmu līdzīgs ar līdzīgu. Es neuzskatu, ka viņš ir maziņš cilvēks, kurš tagad ir jākoriģē no A līdz Z, ja? Bet mēs caur viņu bērna prizmu, caur to vienkāršo uztveri pret pasauli strādājam gudrā veidā. Un tad mēs varam sadarbību atrast. Nedaudz jau tu ieskicēji, neskatoties uz to, vai ne, ka tu teici, ka tieši pie tevīm nevēršās klienti un nesaka tā, man ir UDHS, palīdz man, bet sarunā ar tevīm jau iepriekš tu ieskicēji, ka ir diezgan daudz lietas, kur īstenībā tieši vai netieši fizioterapeits var palīdzēt. Un tā kā es arī skatos tādu pasaules praksi, es redzu, ka palēnām fizioterapeits tiešām tiek iekļauts šajā UDHS, gan profilakses, gan multidisciplinārajā komandā, kā arī viens no speciālistiem. Tu arī jau minēji kaut kādas koordinācijas sīkā motorika, kas nedaudz izklausās, ka pārklājās arī ar ergoterapiju. Es tā pieļauju, ka tur nav tāda cieša saite, vai ne, kur tu saki, nē, šits uz maniem neatiecās, ka jums tur tā līnija ir tā diezgan viļņaina. Un ņemot vērā, ka mēs runājām ar ergoterapeiti Madaru, un viņi teica, ka ergoterapeitu salīdzinoši ir diezgan maz, Latvijā apmēram tikai 200. Tas nozīmē, ka iespējams pat katrā pilsētā nav pa ergoterapeitam. Bet, ja es pareizi saprotu, tad fizioterapeitu ir nedaudz vairāk, un tad varbūt kur šis var kur šī sadarbība varētu notikt? Kas ir tas galvenais? Ja arī šobrīd nevēršās, domāju, tas ir tāpēc, ka nezinu, ka var vērsties, bet kas ir tās galvenās lietas, par kurām tomēr varētu vērsties cilvēki, bērni ar UDHS, kur mēs redzam, ka fizioterapeits var palīdzēt kaut kā sakārtot dienas režīmu, ar kaut kādām noteiktām lietām tik galā ieviest? Jā, tas viennozīmīgi ir tas, ka dienas režīmu sakārtošana, kas ir gan kā bērniem ļoti svarīgi, gan kā pieaugušiem, ja ir kaut kādi režīmi, tad līdz ar to tad ir arī kaut kādas veiksmes stāsti un mērķu sasniegšana. Un fizioterapeits, tādā klasiskā veidā, kā fizioterapeits māca šiem te bērniem vai cilvēkiem, kuriem ir UDHS, izprast ķermeni. Šī ir tā būtiskā lieta, ka viņiem, teiksim, varbūt trūkst izpratni par to, cik viņam ir spēcīgs ķermenis, vai trausls ķermenis, vai koordinēts. Ja? Tad caur šīm vingrošanām un fizioterapijas metodēm mēs varam iemācīt izjust ķermeni. Tas ir viens. Tad ir tās fiziskās aktivitātes, ko es varbūt iepriekš minēju, kad vienkārši sastādām plānu, ka mēs 3 reizes nedēļā vai 2 reizes nedēļā, atkarībā no tā, kādas ir bērna iespējas, noslodze un cik viņš fiziski ir aktīvs, tad, principā, jā, šos bērnus liekam kaut kādās fiziskās slodzēs, kur mēs iesakam peldēšanu, skriešanu, varbūt viņiem patīk futbols, un viņi ļoti tādi grupās iesaistās ļoti labi, ja? Vai arī gluži pretēji, viņam nepatīk, viņš ir individuālists, ja? Tad viņš iet peldēt, tad viņš iet slēpot, un tāds ilgstošas fiziskās aktivitātes, ko mēs saucam par aerobām slodzēm, tās ir no 45 minūtēm un uz augšu viņi darbojās sistemātiski. Šīs ir tās lietas, ko mēs varam piedāvāt. Trauksmes mazināšanu mēs varam, teiksim, arī samazināt, tā kā trauksmi mēs varam samazināt, ja? Tad, kad tas bērns ir jau izlicis šo enerģiju, ko mēs runājām sākumā, kad viņš jau ir nomierinājies, viņam jau tā enerģija tā kā drusku izsīkusi, tad jā, mēs varam izmantot šos relaksācijas vingrinājumus caur elpošanu, caur kādu pauzu noturēšanu, caur idiomotoriskiem treniņiem, kas ir, teiksim, vizualizācija,
Un caur vizualizāciju mēs arī mācam ne tikai relaksēties, bet arī šo ķermeni izprast telpā, vai viņš jūt to roku, ka viņš stāv uz pleca sev, vai viņi ir nolikti gar sāniem sev, ja. Tās ir tās lietas, kā mēs varam, veiksim, iemācīt to ķermeni izprast un nomierināties, ja. Tad ir tās sensorās vajadzības. Tās ir tās lietas, ko mēs varam koriģēt, un Latvijā jau arvien vairāk un vairāk parādās šīs sensorās istabas, kur ir dažādi šie vizuālie stimuli, taktīlie stimuli. Taktīlē tas nozīmē pieskāriens, un varbūt kādam patīk nomierinošas skaņas, tās arī īstenībā ir sensoro istabu, teiksim, šī būtība, ja. Un jā, protams, un ja atnāk, teiksim, teiksim, kaut kādās fizioterapeitu praksēs nav šīs sensorās istabas, mēs jau viņas varam pielāgot, mēs varam likt mūziku, mēs varam piedāvāt dažādas bumbas pēc taustes, viņas ir cietas, mīkstas, ragainas, pumpainas, krāsainas un tā tālāk, ja. Tā kā šī arī lieta, ko mēs varam uztaisīt savu mazo interaktīvo sensoro istabu savās prakses ietvaros, jo, jā, viņiem ir būtiski, vai viņam pieskarās šādi, nevis tā, kā viņam negribas. Varbūt vienam nepatīk, ka viņam vispār pieskarās, tad mēs strādājam tikai, teiksim, ieturot distanci, ja, ka mēs nevaram iet vienkārši viņa šajā personīgajā telpā iekšā un viss. Varbūt ar laiku viņš ielaiž, ko var zināt, ja, varbūt mēs tiekam tur klāt. Jā, varbūt visu laiku viņam jau ir radusies tāda nedaudz trauma ar to, ka cilvēki līdz tam viņam ir nepareizi pieskāršies, vai ne? Un līdz ar to tā vēlme paturēt attālumā drīzāk varbūt saistīta ar to, ka viņš maz nezina, kā viņam patīk pieskarās. Es zinu, ka daudziem bērniem, un arī viens no tādiem produktiem, ko nereti iet gan pie autiskā spektra, gan UDHS gadījumā, arī kas saistīts šo sensoru, ir dažādāk šīs smaguma segas, smaguma vestes, tad ir visādāks tāds tā kā lielās zeķes, kurās ielien iekšā, kas ir arī ar šo sensoru. Es tā pieļauju, ka fizioterapijas kabinetā var mēģināt atklāt, kas tad ir tas, kas viņam patīk, vai viņam patīk vispār būt nospiestam, jo dažreiz vecāki domā, gribu pirkt to segu, bet viņas baigi dārgās, kā var saprast, tad varbūt tur var saprast, vai bērnam patīk, ka viņš ir, tāds nospiests, vai viņam tāda sega vispār derēs, jo dažreiz vecāki, man liekas, ķers pie tiem salmiņiem, viņi sasūta veselu arsenālu, nemaz nepadomājot, nemaz nepaskatoties uz to bērnu un nesaprotot, tā kā, vai viņam tiešām šis varētu darēt, vai ne? Kas dar vienam, tas nedara citam. Viņu redz, ka tam bērnam nepatīk, viņam pieskarās ļoti iespējams, ka viņam nepatiks tā sajūta, ka viņam ir tā sega. Jā, protams, fizioterapeits varētu būt viens no tiem cilvēkiem, kas atklāja bērnu šīs vajadzības. Un, jā, piedāvājot dažādas lietas, piemēram, to pašu, ko minēja, to smaguma segu. Ja, piemēram, arī fizioterapeitam nav šī smaguma sega, viņi jau var izdomāt, uzliekam pledu, uzliekam vēl kaut ko virsū, uzliekam vēl kaut ko virsū. Viņš saka, šis ritīgi man patīk, ja? Vai nē, man nepatīk. Ja? Mēs varam, teiksim, tā izzināt tā bērna sensorās vajadzības. Tā tas ir, jā, tā tas ir. Un, ja mēs runājam tālāk par nākošo lietu, ko mēs varam koriģēt vai, teiksim, palīdzēt, atbalstīt, tas ir tā psihosomatika. Kad atnāk ar galvas sāpēm, atnāk ar kaut kādām, teiksim, sūdzībām, tīri fiziskām sūdzībām, tad mēs, šīs lietas koriģējam ar šīm fizioterapijas metodiem, vai tā ir vingrošana, masāža, vai slings, vai teipošana, vai kāds cits, teiksim, instruments, ko mēs varam izmantot, ja. Un tad vienkārši pēc, izklausās varbūt tā neprofesionāli vai kaut kā tā, ja, bet, daudzos gadījumos mēs strādājam pēc izslēgšanas metodes. Mēs zinām, priekš galvas sāpēm mums palīdz masāža, bet ja šis bērns ir tik ļoti uzbudināts, ka viņš neļauj sev pieskarties, mēs nesniegsim šo masāžu. Mēs atejam no masāžas, mēs piedāvājam teipu, kas ir principā uzlīmējam, ļaujam viņam būt ar teipu kopā, ja, šos kaut kādas 5-7 dienas, ja. Un ja jau viņš kaut kā ir drusku nomierinājies, tad mēs varam sākt pieskarties šim bērnam, ja. Tā kā šī ir tā izslēgšanas metode, ko mēs varam arī izmantot, lai atklātu, kas viņam tiešām ir vajadzīgs un kas viņam strādā.
Tas, ko tu arī mini, vai ne par tām galvas sāpēm, es tiešām šo dzirdu ļoti, ļoti bieži, ka bērniem ar UDHS sāp galva arī pieaugušiem. Vismaz tas, ko es saprotu no tā, ko esmu lasījis lielā daļā gadījumu, tas ir saistīts ar to, ka viņi visas dienas laikā tiešām citi to varbūt neredz, bet viņi ļoti cenšas iekļauties, cenšas sekot līdzi, cenšas būt iederīgi, kas prasa no tevīm tādu ļoti lielu spriedzi, vai ne? Turēt sev visu laiku tādā tonusā, es nedrīkstu kustēties, man ir jākoncentrējās, man ir jāsavalda savi impulsi, un tad tas ļoti iespējams dienas beigās, jo tas ir tas, ko es dzirdu no vecākiem, galvas sāp ļoti bieži mājās, kad atnāk, un vasarā, piemēram, galvas sāpes ir ļoti, ļoti rets, jo nav šīs skolas, vai ne, kurā tev ir visu laiku jābūt tajā rāmītī, jo mums it kā ir iekļaujošā izglītība, bet tev visu laiku sev ir jātur tajā rāmītī. Un vai es pareizi saprotu, ka tad fizioterapija palīdz kaut kādā mērā šo tonusu noņemt, šo spriedzi mazināt, ko bērni būtībā sev dienas laikā uzdzen ar to, ar tādu. Jā, mēs, teiksim, tajā medicīnā funkcionālie speciālisti un ārsti, viņus saucam par tensijas tipa galvas sāpēm. Kad muskuļi ir ļoti saspringti plecu joslā un sprandas daļā, un no šīm saspringuma vienkārši veidojās galvas sāpes. Un šīs ir visvieglāk koriģējumās galvas sāpes bez medikamentiem, vienkārši šos tādas neinvazīvās metodas piedāvājot masāžas, elpošanas vingrinājumus, teipošanu, tādas nomierinošas lietas, un bērniem ļoti, ļoti ātri atrisinās šī problēma. Kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, ka mēs jau atkal, teiksim, tam bērnam nepiedāvājam kaut kādus medikamentus vai vēl kaut ko, kas no vienas puses ārstē, no otras puses kaut ko atkal atņem tavai veselībai. Jā, mēs jau zinām, vai ne, ka nav labi ilgtermiņā, nezinu, to pašu ibumetīnu katru dienu dzert, un ja tam bērnam tās galvas sāpes ir katru dienu, ko tu viņam dod tikai katru 3. dienu, bet tas, ko tu saki, vai ne, ka dažādāki šie paņēmieni, es dzirdēju arī apzinātību, relaksāciju, vizualizāciju, kas būtībā kaut kādā mērā pārklājās ar to, ko dara arī psihologs, vai nemāca bērniem arī šīs metodas, un kaut vai ierāda vecākiem, vai ne, jo daudzreiz, vecākiem varbūt ir tās zināšanas par to, ka ir jāķerās pie ibumetīna, bet viņš varbūt pie sevi nezina, nemāk to, ka varbūt šobrīd, mēs varam vienkārši bērnam piedāvāt relaksāciju, vai ne, un tās galvas sāpes palaist šādā veidā, un kādu brīdi to dari kopā ar viņu, kādu brīdi to dari kopā ar fizioterapeitu, bet ja bērns redz, ka tas darbojās, viņš jau iemācās arī pats par sevi parūpēties ilgtermiņā, vai ne, nevis dzert katru dienu ibumetīnu, bet kaut vai tajā pašā skolā, nezinu, starpbrīdī izmantot 1-2 minūtes un pālpot, lai jau tā kā nedaudz profilaktiski varbūt noņemt to spriedzi, lai dienas beigās nav tie pleci pie ausīm, ka tu jau pēc katras stundas sev bišķiņu palaid vaļā. Jā, tas arī tā kā sava veida bāze šeit mentālajai veselībai, ko bērns iemācās jau agrīni, es teiktu, un viņš jau to visu atlikušo dzīves laiku var izmantot. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti okei. Būtībā šis sakrīt arī ar to, ko es saku, ka fizioterapeits arī savā ziņā, jo daudzreiz pie maniem, kad griežās vecāki, es saku, es saprotu, ka jums šobrīd ir svarīgi skola, jums ir svarīgi paklausība, bet ir jāatcerās, ka mēs šeit audzinām cilvēku, vai ne? Un jāpatur prātā tā perspektīva uz nākotni, ka mēs viņam mācām prasmes nevis šobrīd, kā mēs ar viņu varam tikt galā, bet kā viņš tālāk varēs tikt ar sevīm galā dzīvē. Un tad būtībā arī tas, ko fizioterapeits dara, ir ierāda, kā šim cilvēkam būt funkcionēt veselīgi arī tad, kad viņš izaugs. Kā tas būtu labi, vai ne? Tātad mēs nedomājam tikai par to, ka mēs tagad novēršam simptomu, bet mēs būtībā mācām dzīves prasmes. Kā tas būtu forši, jo dažreiz mums pašiem viņu trūkst, un līdz ar to, tā kā tu jau arī pašā sākumā teici, ka bērni daudz vairāk mācās no tā, ko viņi redz, nevis no tā, ko mēs viņiem sakam, vai ne? Nedari tā kā es, dari savādāk, tāds nedarbojas. Un tad kaut vai ejot pie fizioterapeita, vai ne, ja vecāks pats šo nedara, tad viņam ir kāds cits pieaugušais, kas varbūt šīs prakses šīs prasmes var
var iemācīt vai ierādīt vismaz, ka tā arī var tikt galā, nu, piemēram, ar galvas sāpēm vai ar uztraukumu, vai ne ar to trauksmi, ko tu minēji, kas arī ļoti bieži bērniem ar UDHS ir klātsoši daudz un dažādāku iemeslu dēļ, tad arī var mācīt, un ko man darīt, ka man ir šī trauksme. Tā ir tā saucamā profilaks, ka mēs reāli darām visu iespējamo, lai nenonāktu līdz saslimšanai. Tā ir profilaksi, tā ir principā, vislabākā lieta, kas principā ir izdomāta medicīnā vai kādā citā zinātnē. Un tikko es tā aizdomājos par to, ka ir šīs te trauksmes un šī nevisai veiksmīgā, teiksim, sevis savaldīšana vai savākšana kaut kādās konkrētās brīžos vai vietās, to varētu arī asociēt ar to, kad ir ēšanas traucējumi. Sāk veidoties ēšanas traucējumi, kas varētu būt izplatītāk meitenēm nekā zēniem. Tas sākās šīs anoreksijas, bulēmijas vai pārmērīgas ēšanas, vai kaut kādas badošanas, kas mūsdienās, manuprāt, ir ļoti izplatīts šīs fastings un visas šīs lietas. Ja? Tā kā šajā jautājumā, manuprāt, vecākiem arī būtu jāpievērš uzmanība par to, vai nav šādas lietas kā ēšanas traucējumi. Jo, kā mēs zinām, ir stresa ēdāji un ir stresa neēdāji, un tas nebūtu neiet roku rokā ar veselību. Tāpēc varbūt arī ir šīs vēdersāpes, vai mēs cēloni kaut kur citur, un risināt no tās psiholoģiskās puses, jo, iedot vienkārši kaut kādu tableti, kas novērš vēdersāpes, tas ir simptomu nomākšana, tā nav cēloņa atrisināšana, atrašana pirmkārt un novēršana. Tiešām pētījumi arī īstenībā rāda, ka cilvēkiem ar UDHS, pusauģiem ar UDHS, sevišķi meitenēm tiešām ēšanas traucējumi ir. Un dažreiz pat sākās neviļas. Viens jau, protams, mums jāņem vērā to, kas vispār šobrīd notiek, vai ne sociālajā mediju, Instagram un visi, kur tu seko saviem ideāliem līdzi, un tad tu redzi, cik ļoti tas tavs tēls varbūt attālinās no tā ideālā, kam tu seko. Un tad iespējams šī kaut kāda badošanās vai kaut kādu dažādāku diētu izmēģināšanu ir kāds tāds, savs veids mēģināt sekot tam ideālam, bet otra lieta, kāpēc arī cilvēki ar UDHS nonāk pie ēšanas traucējumiem, ir šī, pirmkārt, tāda aizmāršība, savu vajadzību nolikšanu pēdējā vietā, viņi nespēja prioritizēt, vai ne, un tad ļoti bieži gadās tā, ka nav laika paēst, un tā tev dienu no dienas jau sāk iztrūkt viena, otra, trešā ēdienreize, un tad tas varbūt nenonāk tieši līdz kaut kādai anorektijai, bet bulimijai, bet drīzāk tiešām tādām jau veselības problēmām, vai ne, ar kaut kādu kuņģa darbību un tam līdzīgi, tikai tāpēc, ka tu tik nepareizi ēd, ka tu vienkārši dari pāri savam organismam, un liekas, ka tas nav tā kā nekas būtisks, bet ilgtermiņā tiešām mēs redzam, ka tas var beigties ar somatiskām saslimšanām. Tad es tā pieļauju, ka tāds dienas režīms, kur mēs redzam, vai ne, kur tā ēdienreize īstenībā būtu jāpaņem, jo es zinu, ka es pati šajā ziņā diezgan daudz čītoju, ka man liekas, man tikai 15 minūtes, man negribas to tagad tērēt, lai es taisītu ēst, tad vai kaut ko es ātri iemetu, vai neko, ko var atrast ledusskapī, vai izlaižu ēdienreizi. Jo, man arī kaut kā paēst nav tik būtiski, bet es saprotu, ka ilgtermiņā tas noteikti nav pareizi. Tas nav pareizi, bet šis ir tas stāsts par to, ka ja mēs nevaram sagaidīt no pieaugušiem cilvēkiem šo izpratni un pareizu rīkošanos, kā tad mēs varam prasīt no bērniem to idealizēto variantu. Tāpēc mums ir arī jāsaprot to, ka bērns arī ir cilvēks, viņam arī ir jūtas, viņam ir arī kaut kādas zināšanas, viņam ir zināšanas un izpratne par to, kas notiek. Ja? Tāpēc arī ir jābūt ļoti atbalstošiem, patiesībā sakot, ļoti atbalstošiem.
Un klātesošiem, es gribētu teikt, vai ne? Jo ļoti bieži mēs arī redzam, par tām pašām ēdienreizēm runājot, ka ģimenes vairs neēd kopā pat vienu reizi dienā. Arī vakariņas katrs kaut kur savā stūrī, savā laikā, viens pie televizora, viens pie datora, viens pie telefona, bet nav tāda veselīga ēdienreize, lai parādītu, ka šī ēdienreize nav saistīta. Tikai ar fiksi kaut kā samest kaut ko kuņģī, bet saistīta arī, kas būtībā psihosomātika, vai ne? Jo agrāk jau tā bija lielākā daļa ēdienreižu notika ģimenes lokā, tik vien iespējams, un ka tā nav tikai ēšana. Savu galvā tas citāts, mēs nevis ēdam, lai dzīvotu, mēs nevis dzīvojam, lai ēstu, bet ēdam, lai dzīvotu. Vai ne? Kad kaut kā ap šo apkārt nevis fiks kaut ko samest, bet tāpēc mēs atšķiramies laikam arī no dzīvniekiem, vai ne? Ka mēs to ēdienu arī kā tādu rituālu, kā tādu kopā būšanas brīdi, kur ģimenei pabūt kopā, un es redzu, ka es arvien vairāk izpaliek, tas vēl mājās, mēs tur šito un tā tie gadi paskrien. Un, protams, ka bērns arī līdz ar to nav iemācījies, vai ne, ka tās ēdienreizes, ka viņas ir regulārs, kā tu minēji, dienas režīms, brokastīs, tur kaut ko mašīnā paņem abolu līdzi vai banānu apēd labākajā gadījumā, kad maizīti, citreiz nepaņem, un ceļš pusauģiem, ja viņiem nav jau izveidojies šis kaut kāds tas dienas ritms, tad pieļauj, ka pusauģu vecumā ļoti ātri var sākt pazust tās ēdienreizes arī, vai viņas kļūt tādas vairāk neviselīgas, kad viņiem vairāk tādas savas kabatas naudas var ieskriet pēc našķīšiem veikalā un tā sev iedot tur to fikso enerģiju. Gribās teikt tā, ka pieaugušiem ir vairāk jāmācās, lai viņi spētu iedot šo pareizo pieeju dzīves, un tad arī sakārtosies šīs lietas. Tā kā vecāki caur bērniem mācās, lai iedot viņiem to labāko. Tas varētu būt tā. Es gribētu teikt, ka mēs droši vien, mēs tā iepriekšējā paudze jau bišķiņi atžgārni esam varbūt izaudzināti, vai ne? Mūsu vecākiem nebija šīs zināšanas, līdz ar to mums viņas nav nodots. Mēs šobrīd caur saviem bērniem viņas tikai mācamies paši priekš sevīm, jo tas, ko es savā praksē sastopos, arī nereti atnāk vecāki ar domu, cik reizes tad man tas bērns ir jāatved, un tu viņu tagad man salabosi, vai ne? Un tad varēšu nākt pakaļ, cik ilgi. Un tad, kad es saku, šis tā īsti nenotiek, vai ne? Mums būs jāstrādā sākumā ar jums, jo vecāks ir tas, kas pavada katru dienu ar savu bērnu laiku kopā. Es pieļauju, ka arī pie fizioterapeita vienreiz, divreiz, trīsreiz droši vien pie tādām intensīvām nodarbībām tu to bērnu redzi uz pusstundu, 40 minūtēm, bet vai ar to pietiek? It sevišķi, ja mēs domājam, ka visu mūžu viņš nenāks pie fizioterapeita, vai ne? Tā tad ir jānodod kaut kā tā tas stafetes kociņš tiem vecākiem ar domu, nevis tikai es sekoju līdzi un saku, tagad tev skriešana, ej, vai ne, bet hei, tagad mēs ejam skriet, vai ne, vai tagad mēs izējam pastaigā, vai tagad mēs 15 minūtes pavingrosim, izslēdzam televizoru un pavingrosim 15 minūtes, pastaipīsimies, vizualizācijas, visas tās lietas, vai ne, tas ir kaut kas tāds, ko var ieviest ikdienā kā tādas ģimenes prakses, jo tieši tāpat kā es stāstu par kaut kādām emociju regulācijas metodēm, vēl kaut ko, tas jau nav tikai priekš bērnu, tas ir priekš ģimenes sistēmas kopumā. Ja mēs gribam, lai viņa attīstās vesela, tad nevar mainīties tikai viens tās elements. Mums ir jādomā par tādu kopīgu izaugsmu. Un izskatās, ka fizioterapeits arī ļoti daudz ir tendēts uz to, ka mēs nevis tikai simptomātiski pieejam tai lietai, bet ļoti daudz profilaktiski. Lai tu neatgrieztos pie manīm pēc pusgada, dari kaut ko, lai tu turpinātu funkcionēt pēc iespējas veselīgāk un nedarot savu pāri. Tā ir, jā. Kas ir vēl tas, ko es gribēju tev pajautāt, kas man te ir atzīmēts, tāpat trauks mēs jau parunājām. Tu minēji jau kaut ko par koordināciju, par uzmanību, kas ir, es saprotu, savā veidā arī kaut kādas apzinātības, vizualizācijas, relaksācijas prasmes droši vien strādā, bet kā vēl fizioterapeits strādā ar bērna, piemēram, uzmanību vai tādu impulsivitāti, vai arī tādas fiziskās aktivitātes ir šim paredzētas? Es jau tā iedomājos kaut kādu bumbiņas, kaut vai mešanu, ka tev ir jākoncentrējās, ka tev, cik ilgi vai šo var palielināt, vai ar fizioterapijas palīdzību kaut kā bērniem ar UDHS var mēģināt, droši vien noteiktās sfērās, uzlabot šo uzmanības noturību, spēju sekot līdzi.
Man ir tāds viens ejošākais vingrinājums, kad vai nu pieaugušais, vai bērns ar UDHS, vai jebkurš cits, kurš ir vienkārši jau noguris no nodarbības, es viņu uzlieku uz tādas līdzvaras platformas, ka viņš kustās, un viņam iedoda bumbu vienkārši rokās. Un viņam ir jānotur šis līdzsvars un jāmet bumba gan man, un tad es viņam metu atpakaļ. Un tad viņš kustās, viņam ir jākoncentrēs, viņš nedrīkst nokrist, viņam vēl ir interesanti, ka viņam metīs bumbu, viņam ir jānoķer, ja? Un ja viņš kaut ko tādu jau ir spējīgs izdarīt, viņš vēl kaut kādas kustības pa vidu izdara, kas ir pietupiens vai roku sastiskanā vēl kaut kas, ja? Viņš ir ļoti interesants, saistošs, un viņš ir uzmanību koncentrējuši, jo viņš nedrīkst nokrist. Šī ir viena, teiksim, tā lieta, kas ir tīri tāda pat praktiski varu izstāstīt, ja. Un ar tādām lietām mēs arī to uzmanību un koordināciju uzreiz savācam atpakaļ. Un viņiem patīk šitādas lietas. Nevajag izgudrot kaut kādus, nezinu, super tuper kaut kādus jaunus vingrinājumus, lai viņi būtu klātesoši. Viņiem ļoti patīk arī. Es arī dzirdu bērniem, vispār cilvēkiem, bet arī bērniem ar UDHS ļoti patīk šis izaicinājums, tā sacensība vai es varēšu, un tas izklausās šī uzdevuma tāds viens no svarīgiem elementiem, kad pats ar sevīm vai es varēšu nenokrist un vēl miedarboties, un tad, es varēšu, ok, liekam klāt grūtības pakāpi, pietupies, piecelies, vai tu vēl joprojām nenokrīti, un jā, šī ir vispār tāda laba domāšana priekš bērniem ar UDHS pārvērš šīs lietas tādā kaut kādā sacensībā. Pirmkārt arī tiek fiziskais, dažreiz vecākiem saka, kurš pirmais aizskries līdz vannas istabai, vai ne? Ka tajā brīdī, kad mēs pasakam pārvēršam šo pienākumu par sacensību, bērni daudz labāk iesaistās, un es tā pieļauju arī fizioterapeits, pavisam kaut kas cits vienkārši pietupties 50 reizes un kaut kas cits, ka tev šis jau ir tāda spēle, kā sacensība, kaut kāds izaicinājums, kas ir jāpārvar, jo 50 reizes pietupties garlaicīgi. Kāds 20. Jā, tad tā tas ir. Un sacensība ar sevi. Tā ir sacensība ar sevi un netiek salīdzināts ar citu, neiedzen vēl kaut kādos kompleksos. Tas ir, man liekas, kad ir jāņem vērā, ka tā ir sacensība ar sevi, nevis ar kādu, teiksim, brāli, māsu vai kaut kādu draugu, kas ir atnācis līdzi. Jā, šis varētu būt grūtāk tādās grupu nodarbībās. Jā, bet tad ir jāskatās, tu vienkārši tad nedod šādus vingrinājumus, tad izvēlies citus vingrinājumus atkal, kas neiedragā viņu šo pašvērtējumu. Okay. Vai tev ir arī kaut kāda pieredze vai secinājumi tieši par šādām grupu nodarbībām, vai bērni ar UDHS tavā skatījumā, tad, ja ir zinošs speciālists, var iekļauties arī grupu nodarbībās, jo viens, protams, ir forši, ja ir iespēja tas individuālais, vai es tā pieļauju, ka tad, ja tas nav valsts apmaksāts pasākums, tad tas ir vienmēr dārgāk individuāli kā grupās, un otrkārt bērniem ar UDHS ļoti bieži ir grūtības ar socializēšanu. Līdz ar to, man liekas, tāda darbošanās grupā ir savu veidu arī iespēja trenēt tās socializēšanās prasmes, varbūt sadraudzēties ar citiem bērniem tādā pieaugušā, koordinētā vidē. Jā. Tas ir grupu nodarbība ir ļoti labs līdzeklis, lai socializētos, lai miedarbotos, lai teiksim, kaut kādas sociālās prasmes apgūtu. To var darīt, tikai jāskatās, cik augsts ir šis trauksmes līmenis vai cik augsta šī hiperaktivitāte vai nespēja koncentrēties. Ja viņš ir salīdzinoši ok, viņus var likt grupā un līdz 5 bērniem. Un tas ir zinātniski pierādīts, no 2 līdz 5 bērniem, tas ir vislabākais modelis, kādā mēs varam strādāt. Un patiesībā tur vēl var pielikt klāt ne jau tikai, kad bērni strādā savā starpā, tur var iesaistīt vecākus. Vecāki nāk klāt, vecāki atbalsta šos te bērnus. Ja viņiem kaut kas nesanāk, es esmu klāt, es tev pasniegšu roku, ceļamies augšā, turpinam darboties, ja? Un tādā veidā jau veidojas šī mazā grupā, šī socializēšanās un miedarbība. Viņi jau to spēju un prasmi attīst tik tālu, kad ārpus fizioterapeita kabineta viņš jau spēja to izdarīt. Tā kā tas ir iespējams,
tikai ļoti ir jāskatās, kādi līmeņi šiem bērniem ir ar uzmanību un ar kaut kādām koordinācijām vai ar kaut kādām citām saslimšanām. Tas ir iespējams, jā, protams, un tas ir ļoti visnībā labi rezultāti. Tas nozīmē, ka tu, piemēram, tādas grupas arī vadi vai pie tevīm praksē kāds vada tādas grupas, un tu redzi, ka, jo viens ir pētījumi, vai ne, dažreiz mēs skatāmies ārzemēs, varbūt cilvēki tiešām ir zinošāki un tā dara, bet kopumā, ka tu redzi, ka mums šis tā varētu darboties vai jau darbojās. Jo es bieži dzirdu no vecākiem, vai ne, tā kā gribās kaut ko aktīvu, vai ne, individuālo sportu varbūt nevar atļauties, un tad saka, bet grupās mūs neviens nekur neņem. Un ka fizioterapeits arī varētu būt viens no variantiem, vai ne, ka nav obligāti varbūt jāiet uzreiz kaut kādā futbolā, basketbolā, kur ir diezgan skaidri noteikumi un tām. Kā saka, lai spēlētu futbolu, vai ne, viņiem ir vairāk jāiekļaujās kaut kādā rāmī un saspēlē, lai tur tā spēle kaut kāda notiktu. Es pieļauju, ka tad fizioterapeita kabinetā tas varētu arī grupu ietvaros būt vairāk tāda izsvērtāk, vai ne, kāds saka, uz cilvēku centrēts atbalsts, ka mēs tomēr skatāmies, cik daudz tas viens var iesaistīties otrs, un līdz ar to varbūt izvēlēties tādas metodas un treniņus, kur visi šie 2 līdz 5 bērni kaut kādā mērā var sevi parādīt, attīstīt. Nevis, ka mēs viņu pielāgojam tā, mums tagad ir šitāda programma, mēs darām, tu nevari, tad neko, tad meklē kaut ko citu. Tad stājies ārā, tad ej kaut ko citu. Tā nevar. Es ļoti bieži sastopās, ka ar laiku tas bērns jūtās kā nekur neiederīgs, vai ne, kur mēs aizējam uz vienu pulciņu, 1-2 nedēļas, treneris pasaka, manas acis šādi bērni nav redzējušas, tad iet uz 2, 3, un tam bērnam jau arī krītās tas pašvērtējums, un būtībā ar katru nākamo pulciņu viņš iespējams jau uzvedās ar vien trakāk, tikai tāpēc, ka viņam klāt nāk vēl visādākas vilšanās, pazemošanas sajūta, tā sajūta, ka es nekur neiedaros, un viņš mēģina arī pierādīt to, kad attaisnot to, ko citi par viņu domā. Teikšu tā, kad man grupas vai arī pieaugušiem, vai bērniem, vai pusauģiem, es nekad neesmu veidojis ar mērķi, man tagad būs tāda grupa, un es piesaistīšu tikai šāda tipa cilvēkus grupai. Viņas organiski izveidojās. Viņas ļoti organiski izveidojās, jo tad ir kaut kā tā, kad nāk viens bērns, nāk otrs bērns, nāk trešais bērns, un tu saproti, viņi gribētu nākt, bet varbūt tās finanses ir tieši tik, cik viņas ir, ja? Un saka, zini, mums ir vēl viens ļoti līdzīgs bērns, varbūt jūsu bērns grib kopā ar viņu pavingrot, varbūt mēs varam līdz ar to tās finanses izdalās daudz vienmērīgāk, ja? Un tā tālāk, ja? Un viņi saka, jā, vai pamēģinam. Un īstenībā sanāk. Un ļoti, ļoti reti, kad nesanāk šīs te grupas izveidot dabīgā veidā. Mākslīgi man nepatīk, dabīgā veidā ir forši. Un parasti viņas izjūg tikai tāda iemesla dēļ, ka vai nu bērns slimo, vai nu vecākiem kaut kādas ir citas darīšanas un tā tālāk. Ja? Bet ja viņi tādā diezgan vecumā, ka viņi paši var nākt uz fizioterapeitu praksi, vieni paši, viņi ļoti labprāt nāk, darbojās un nav nekāda vaina. Ja, es tā pieļauju, ka izveidojās arī attiecības ar vadītāju vai ne ar fizioterapeitu, ar grupu vadītāju, kad bērniem jau īstenībā ļoti patīk, tad, ja viņi jūt, ka viņi tajā vidē ir pieņemti, ka viņi tur var būt, ka viņiem nav arī visu laiku tikai jāiekļaujās. Jo pietiek jau ar skolu, vai ne, kur ir tas rāmis, es parasti mēģinu arī vecākiem teikt, no ārpus skolas atrodiet kaut ko, kur bērns iet ar prieku, nevis kur arī viņam ir jāturpina būt tajā rāmī un jāpielāgojās, ka viņam ir kaut kas, kur viņš iet un kur viņam izveidojās šīs attiecības ar to pieaugušo, vai ne, pulciņu vadītāju. Vienalga, kas tas ir, šajā gadījumā mēs runājam fizioterapiju, bet kaut vai tas ir keramikas pulciņš vai vēl kaut kur mēs redzam, ka viņam ir foršas attiecības, nevis arī, ka tur viņš saņem šo negatīvo atgriezienisko saiti par sevi, un tad būtībā dienas beigās viņš ir vienkārši negatīvi uzlādēts un nekur pozitīvi, jo visur viņš saņem tādus komentārus. Tas, ko tu arī minēji, vai ne, un ko mēs arī iepriekš runājām, un tas, ko es arī zinu un iesaku vecākiem, ir, ka bērniem ar UDHS, bet arī pieaugušiem ar UDHS
dēļ tās savas, vispār jau mums visiem cilvēkiem, bet cilvēkiem ar UDHS jo īpaši būtu svarīgi, ka katru dienu ir šī vismaz 30, ideālā gadījumā 60 minūšu fiziskā aktivitāte ar tādu pātrinātu sirdsdarbību, dažādāku iemeslu dēļ, droši vien gan šīs spriedzes, trauksmes, gan arī smadzeņu darbības, jo vairāk skābekļi pieplūst smadzenēm. Tā. Vai tu varētu varbūt nedaudz, varbūt izstāstīt, kas ir varbūt tas galvenais tāds ABC vecākiem, ko, piemēram, šobrīd uzreiz neskrienot un nešturmējot fizioterapeitu, jo es parasti apstājos pie tā, vai ne, vajadzētu tādu normālu slodzi 30 minūtes dienā, bet kas ir varbūt tas, ko vajadzētu iekļaut, vai kas ir tie varianti, ko vecāks varētu apsvērt, lai viņam pašam tagad nav jālauza galva, tā 30 minūtes, ko man tagad ar to bērnu darīt. Ļoti iespējams, ka daudz no vecākiem nesaprot, ka šie bērni jau īstenībā ikdienā jau kaut kādā mērā pilda šo slozu, piemēram, varbūt braucot ar riteni pa pamatrakiem, vai ne, bet, jā. Jā, tā mazākiem bērniem, kas ir, tur pirmsskolas vai sākumskolas vecumā, lielisks veids ir bērnu spēļu rotaļlaukumi. Tur viņi var izpāpelēties, izākstīties un smiltīs izvārtīties un visu izdarīt, kas ir jādara bērnam bērnībā, nevis jābūt tīram, skaistam, sapucētam un forši, pareizi runāt. Ja? Tas ir viens. Ejot uz veikalu, vai ejot uz skolu, vai vienalga, kas, izmantojam apkārtējo vidi. Mums ir šīs apmales, kur līdzsvaru var trenēt. Protams, skatoties, lai neuzkrīt uz braucamās daļas un tā tālāk, ja? Yeah. Bet tās ir tās lietas, ko ļoti labi var izmantot. Lēkāt no akmeņa uz akmeņa, ja iet pastaigā pa tākām, celmi ir, plecam no celmiem uz celmiem. Laužam šos sausos kokus mežā. Tur var izārdīties rīktīgi vienkārši. Viņi tur, tie bērni ar lielāko, viņam iedod, viņš var izlikt to agresiju pret kaut ko tādu, ko tu nesapostīsi pa lielam. Ja? Tie vecie koki ej un daudzi viņus, un kuri problēma nav. Akmeņus lest vienkārši dīķī. Lūdzu, nav problēma. Un... Es jau pierakstīju tik daudz labas idejas, ko man likās, dažreiz jau mēs kaut ko tādu darījām, bet pēc sevi nebija tiešām iedomājusies, ka šis arī skaitās, vai ne? Kā kaut kāda fiziska darbība, kā tāda bleņošanās, tāda bleņo vai rotaļlaukuma, tas pats, ko tu saki, protams, sevišķi pirmsskolā mēs redzam, tie bērni jau, būs tādi, kam patīk varbūt smiltis, un tad viņi tikai sēdēs un raksta, bet lielākoties jau viņi tur skraida apkārt, kāpj augšā, šļūts lejā, pievelkās, paši jau sev kaut kā līdzsvaru trenē, kad jā, tā jau ir diezgan tāda laba fiziska slodze. Tas nav tikai rotaļāšanās. Jā, un tur viņi arī savus draudziņus atrod. Mums Siguldā Raņu parkā ir ideāli vienkārši. Tur ir ārā trenažieri, tur ir dažādi slitkalniņi, dažādi riņķi, līdzsvari visādi. Un pie tam tur ir vēl basketbola laukums. Lūdzu, ejiet spēlēt bumbu savā starpā, mīnusiņus spēlēt. Ja, tas, kas ir agrāk mums bija top lieta patiesībā, mīnusiņi. Tur ir šies rampas dažādas. Protams, uzvalc aizsargus un laidiņu par rampu ar skrejriteni vai es nezinu, kas viņam dibdapiem, mazie ar dibdapiem, pa tiem lieliem pampakiem braukā un skata kairās. Ja. Ļauj bērnam uzkāpt kokā. Vienkārši uzkāpt kokā. Ja viņš tur paslīdēs vēl kaut kas, ja nobrāzīsies, uzliks leiku plāksteri smukā krāsā, viņš turpinās dzīvot. Ja? Tas viņu tā kā neko ļauna viņam neizdarīs. Ja? Vecākiem arī ir jāļauj bērnam būt. Vienkārši ļauj bērnam būt. Ne jau turēt viņu pie rokas visu laiku. Ja? Un, protams, kaut kādās situācijās viņi ir jāsavāc, lai viņš tur nesataisa kaut kādas blēņas vai atdraud savu dzīvību. Ja? Lai viņi stum viens otru ratiņos, kas ir bērna ratiņi, ja ir lielāks mazāks bērns. Ja? Veikalā ratiņus, lai stum preču šitos, lai palīdz mammai un tētim nes šos iepirkumu groziņus un visas tās lietas. Ja?
maksimāli iesaistīt visās tajās aktivitātēs, kas ir saistīts ar ikdienu. Grīdas slaucīšana, trauku mazgāšana, visur, kur patērējas enerģija, lai loka drēbes vienkārši, ir, un tas ir uzreiz tā kā, viņam jāsloka tik un tik drēbes, tas viņu, teiksim, nezinu, arī ieliek kaut kādā tādā koncentrēšanās aspektā, viņam jāsloka savas drēbes. Vienkārši izšķiro savus zeķus, saliec pa plauktiņiem, saliec vienādā zeķis kopā. Tās ir ļoti, ļoti vienkāršas lietas. Laukos laukos tas ir viens, vai arī ir mājas, kas ir ar, privātu mājas, lapu grābšanu, ābolu vākšanu, kartupeļu rakšanu. Ja ir vecvecāki, kas dzīvo laukos, katru nedēļas nogali jābrauc pie viņiem dzīvoties ir, lai viņi kaut kādas mājas darbiņus pilda, pavasarī sēja, rudenī novāc savus sējas augļus. Viņi būs arī priecīgi par to, kad viņiem ir ļauts piedalīties savās kaut kādās aktivitātēs, un viņi ir vajadzīgi. Viņiem jābūt vajadzīgiem, tas ir ļoti būtiski. Caur šīm lietām, ikdienas lietām, mēs viņiem ļaujam būt vajadzīgiem, kas cilvēkam ir manuprāt, viena no primārajām sociālajām vajadzībām būt vajadzīgam. Šis bija ļoti, ļoti, jo es bieži arī šo dzirdu, vai ne, kad, ar viņu tur tik grūti, viņš tur neizdara kārtīgai, ka šeit nav varbūt īsti, tā kā tu saki, tur slaucīt vai mazgāt, sevišķi mazākiem bērniem, ka šis nav tik daudz par to, ka tas pienākums ir izdarīts, vai ne, un ka viņš ir perfekts, ka mēs viņam iedodam to slotu, un mēs sagaidām, ka viņš patiešām izslaucīs, bet tas, kad īstenībā viņš jau dara šo fizisko kustību, un kaut vai nesājoties ar to slotu pa māju, kaut ko saslaukot uz vienu pusi, tā darbība tomēr notiek, un tā ir šī fiziskā aktivitāte, un paturēt prātā, ka tie pienākumi nav tikai par pienākumiem, jo viens ir, vai ne, mēs audzinām bērnā to, ka viņam ir jādarbojās līdzi, viņš ir viens vajadzīgs, bet otrs, ka viņš iedarās šajā ģimenes sistēmā, vai ne, viņam ir savi kaut kādi pienākumi, un tas nav tikai par kontroli, bet tiešām par to biedrības sajūtu, bet otrs tiešām, ko es nebiju nemaz tā iedomājusies, ka tas ir par šo fizisko kustību, kad tajā brīdī, kad mēs bērnam sakam, tu tam kārtīgi nevarēsi izslaucīt, labāk, ja savā istabā spēlējies, vai ne? Bet labāk, lai viņš slauka nekārtīgi, bet viņš būs izkustinājis kaut vai šo savu motoro vajadzību. Ļoti labs atgādinājums justies vajadzīgiem un arī salikt zeķis pa pāriem, tas arī tāda koncentrēšanās izdara veselu čupu ar zeķēm uz gultas, vai ne, un tagad atrast pārīši, tas kā tās memorijas spēles, vai ne, kur mēs griežam otrādāk, šeit būtībā ļoti līdzīgi, tev ir jākoncentrējās, kad īstenībā katrā no šīm lietām mēs varam paskatīties, ka tas ir ne tikai pienākums, kas ir jāizdara, bet ka tas īstenībā trenē tik daudz prasmes, katru no šīm darbībām arī sakārtot, vai ne, ja bērns māk vai locīšanu, tev ir jāatcerās roka, tur kaut kā tāda sekvence, kas iet, kas ir jāievēro. Vai labi? Es atceros bērnībā mēs vienmēr piedalījāmies tādā lietā kā segu izpurināšana. Tāds bija vienkārši enerģijas lādiņš ārā, viss notiek, un sega ir tīra, tas izlādējies, un sega ir tīra, un liekam apakaļ uz gultas, un arī darbiņš ir izdarīts pie viena. Tas bija viens, mana tā patīkama atmiņa vienmēr ar tom segu purināšanām ir tā, ka pēc tam divi pieaugušie paņem un tu tur iegulēs pa vidu un tev, tu būtībā dabūn to sensoru vēl arī, vai ne, tevi tur tā izšūpina, tā sega tevi apņem, tā kā arī gan tā pienākuma sajūta, gan aktivitāte, gan sensorais, tā kā vajag droši vien atcerēties daudz no tām lietām jau bērnībā, vai ne, jo tā kā es iepriekš runāju, ka mūsu vecākiem varbūt trūka kaut kādas prasmes, bet kaut kādas nāca dabīgi jau dēļ tā vien, ka mums pirmkārt nebija tā pasaule neskrēja tik ātri, to ekrānu nebija tik daudz, un kaut kā dabīgi vecāki ar bērniem darīja kaut kādas lietas vairāk kopā, kaut vai šo pienākumus viņus iesaistīja, vai nebija jau īsti varianti, ko tam bērnam darīt, un tad kaut vai šī pati segas purināšana, ko šobrīd vecāki, labi, mēs droši vien nedaram, mēs vienkārši bažam eļas mašīnā,
Bet jā, varbūt tīri aktivitātes dēļ, vai neparādīt, kā to sagu tur aiz tiem stūrīšiem purina, viņi tur aizlido, jā, tur bija vesela epopēja, kas ar to notika, un tad jāmeklē atkal tie stūrīši un jātur stingri, lai neizrautos ārā. Tik daudz sīkā motorika, vai ne tikai arī spēks, bet tev arī ir šis satvēriens, ka īstenībā tas, ko tu saki, vismaz tas, ko es šobrīd saprotu, katra lieta, ko mēs darām, īstenībā ir savā veidā fizioterapija. Tu uz to vari paskatīties kā fizioterapiju, vai ne? Nu, kaut vai to pašu pieaugušais, man ir jāskārto māja, un tad tu varbūt jau kārtojot mantas, vari padomāt, varbūt, ka es vēl pielieku kaut kādu, to esmu īstenībā redzējis tagad, kad katru reizi, kad tev vecāks bērns saka, mamma, tev ir jāuztaisa skvats. Bet šo droši vien var ielikt arī ikdienā, vienkārši gan arī bērnam mācīt, vai ne, ka mēs ieliekam vēl kaut kādu papildus kustību, varbūt ikdienā kārtojot māju, nevis tikai nestājamies turp šurpu, bet, ja man ir jāaiziet no viens istabas uz otru, es vēl uztaisu pietupienu pa vidu. Jā, šīs lietas var integrēt ikdienā ļoti smuki. Ka tev nav pat jāatrod, vai ne, jo ļoti bieži dzirdu šo vārdu, man nav laika šīs 15 minūtes vai 30 minūtes, vai 15 tas jau ļoti maz, bet 30 minūtes atrast, lai tā paņemtu ar taimeri, tagad es vingrošu, bet jā, varbūt tad vienkārši ejot jau piedomāt vai esot mājās, kārtojot tās lietas, piedomāt un šo kaut kādā mērā un rādīt arī bērnam. Kad mēs šo kustību varam padarīt intensīvāku. Tu man biji arī teikusi, ka tu labprāt padalītos ar ārstniecības iestādēm Latvijā, kur tu zini, kad bērniem ar UDHS arī tiek sniegti kaut kādi pakalpojumi. Jā, tās ir tās ārstniecības iestādes, kuras oficiāli strādā sistemātiski ar šo UDHS problēmu, un tās ir Bērnu Kliniskās universitātes slimnīca. Viņi iekļauj būtībā fizioterapeitu jau tajā multidisciplinārajā komandā. Jā, tieši tā. Es runāju par tām iestādēm, kur fizioterapeiti ir līdzdalību ņem šajā jautājumā. Tad ir Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Ir Rīgas psihoneiroloģiskās un narkoloģijas centrs Pārdaugava. Izklausās smagnēji, bet tur ne tikai pieaugušie apmeklē šo iestādi, bet arī bērni. Un lielākoties pusauģi pa lielam tur nonāk īstenībā. Starp citu, Siguldas slimnīca piedāvā šādu veidu pakalpojumu. Cēsu klīnika. Un Sijā Piejūras slimnīca, kas ir Liepājas puse. Tad ir ļoti jauki redzēt to, ka nav tikai šāds piedāvājums Latvijas tikai centrā, kas ir Rīga. Principā ir arī perifērija. Un tad tā kā šis pakalpojums un piedāvājums strādā arī ārpus Rīgas. Tiešām jauki, jo es domāju, ka liela daļa vecāku, un šo es arī redzēju, jo es sekoju, Facebookā ir tāda UDHS vecāku atbalstu grupu, un tad tur viena mamma bija ielikusi, kad psihiatra rekomendācijas vai neko darīt tālāk, bērnam tiek diagnosticēts UDHS, un kā viens no speciālistiem tika minēts gan ergoterapeits, gan fizioterapeits, un tad tur komentāros apakšā palasot, cilvēki raksta, ārprāts, kas tas tāds ir, priekš kam bērnam ar UDHS ir vajadzīgs fizioterapeits vai ergoterapeits, tas taču tur vispār tikai traumām, vai tur pēcoperācijām, vai tur slimiem, vēl kaut ko. Noteikti par šo ir jāparunā, jo zinot pirmkārt, valsts, it sevišķi valsts apmaksātiem pakalpojumiem, kādas ir rindas, ļoti iespējams, kad, iestājoties dažādākās rindās, ātrāk var nonākt pie kaut kādiem speciālistiem, vai ne, un, piemēram,
Jā, un var arī varbūt neskatīties tikai uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, kā mēs redzam, ir arī citas iestādes, kur pie šī pakalpojuma var griezties. Un vai nu multidisciplināri tas ir viens vai ne, bet otrs, ja mēs redzam, ka bērnam jau ir dažādāks no šīm grūtībām, par ko mēs runājam, ne koordinācija, trauksme. Nu, būtībā, praktiski ar jebkuru simptomu, pamatsimptomu, kas ir UDHS gadījumā kaut kādā mērā fizioterapeits, tad, ja viņš ir zinošs par šiem traucējumiem vai ne, viņš var arī palīdzēt un pēc būtības vajadzētu varēt griezties arī ar UDHS kā pamatdiagnozi. Kad saka, man bērnam ir UDHS, mums ir grūtības ar uzmanību, mums ir grūtības ar trauksmi, ar koordināciju, un fizioterapeitam vajadzētu varēt izveidot to kaut kādu plānu, kā strādāt ar šādu bērnu. Jā, tā tas ir. Nu, izņemot gadījumus, kad fizioterapeiti koncentrējas tikai uz zīdaiņu fizioterapiju vai insulta pacienta fizioterapiju vai kaut kādām tādām specifiskām, ļoti specifiskām diagnozēm, tad pa lielam fizioterapeitam ir instrumenti un zināšanas, lai palīdzētu bērniem ar UDHS. Es gribētu teikt, ka šeit droši vien kaut kā līdzīgi ir ar lielāko daļu speciālistu, vai ne, kad no sākuma mēs painteresējamies, pirms mēs pierakstam, vai šis speciālists specializējas, vai tas ir viņa kompetencēs, jo mēs arvien vairāk šobrīd, runājot par speciālistiem, runājam par kompetencēm, tieši tāpat kā par ergoterapeitu, vai nebūs ergoterapeiti tādi, kur tiešām specializēsies vairāk uz pēcoperāciju vai tur tiešām kaut kādiem pēcinsulta gadījumiem, līdzīgi kā fizioterapijā, vai ne? Un būs tādi, kas vairāk strādā ar bērniem, ar tādiem, kas strādā tiešām ar mācīšanās traucējumiem, ar rokrakstu un tāpat fizioterapeits. Nu, ja viņa specializācija ir bērns, tad viņam vajadzētu saprast. Nu, kaut vai pat tad, ja īsti nezinām UDHS diagnozi, ko darīt ar šiem simptomiem, vai ne, kā palīdzēt ar koncentrēšanos vai uzmanības noturību, ko darīt ar to pārlieku lielo enerģiju, kā vecākiem palīdzēt šim bērnam sastādīt kaut kādu dienas režīmu, kuras laikā viņš varētu izreaģēt šo enerģiju, ko darīt ar trauksmi, ar koordināciju, sensorās vajadzības izprast, kas man liekas ir ļoti, ļoti būtiski, jo es bieži redzu, ka paši vecāki nesaprot, kāpēc viņu bērns dara to, ko dara, un ka nevis mums vajag aizliegt viņam darīt, bet varbūt atrast veidus, kā viņam adaptīvi apmierināt šīs savas sensorās vajadzības. Jā, un patiesībā vecākiem ir jāļauj kopā ar bērniem darboties. Arī tās fiziskās aktivitātes nāks par labu šiem vecākiem, tur viņi arī izņems izliks ārā šo stresu, viņi būs mierīgāki, viņi adekvātāk uzņem šīs bērna kaut kādas darbības, rīcības un tā tālāk. Tā kā, ja viņi kopā darbojas un iet uz spēļu laukumiem un kāpj ap divu kopkos un metā akmeņus vietās, kur drīkst mest akmeņus, tad viņi abi divi, teiksim, nomierinās un abi daudz labāk arī saprotās šajā jautājumā. Un, jā, iepriekš tu minēji par to, kad ir vērts ievākt informāciju par to, vai šis fizioterapeits ir spējīgs un vai viņš uzņemsies kaut ko tādu, ja? Un tas ir tikai normāli, jo tas ir naudas jautājums, vai pats vecāks par to maksās, vai valsts par to maksā. Jebkurā gadījumā šis ir, protams, finansiālais jautājums, kur ir jāpārdomā, kad nevienam nav bezizmēra maksa, teiksim tā skaitā arī valstī. Jā, tieši tā, painteresēties, jo es domāju arī, kā psihologi mēs strādājam, nevar vienkārši pierakstīties pie psihologa ar jebkuru. Lielākā daļa psihologu specializējās kaut kam, vien vairāk uz pieaugušiem, vien vairāk tur, nezinu, uz garstāvokļa traucējumiem, vien uz grupu nodarbībām, atbalsta grupām, vēl kaut ko. Un tas, man liekas, būtu jāņem vērā, un tas īstenībā tā arī ir forši, kad katram mums ir tas kaut kāds savs kompetences, specializācijas lauks, vai ne, un tu arī minēji, kad mūsu šajā privātajā sarunā, kad teica, ka jūs fizioterapeiti esat tāda diezgan cieša kopiena, un tad, ja tu jūti, ka tu nevarēsi šim klientam palīdzēt, vai ne, tu vari ieteikt kādu savu kolēģi, vai ja tev ir radušās kaut kādas neskaidrības jau tādā terapijas procesā ar klientu, var kādam uzjautāt, hei, man ir tāds, es zinu, ka tu ar tādiem strādā, ko tu man ieteiktu darīt, vai ne, ka jūs savā starpā arī sarunājaties, ka tur varbūt tā konkurence nav tik liela.
vai tomēr? Nē, mums ir, es varu runāt tikai par savu personīgo pieredzi. Varbūt kādam citam ir kāds nepatīkamāks gadījums bijis un tā tālāk. Ja? Man nekad nav bijis problēma aizsūtīt kādu no saviem klientiem vai pacientiem pie kāda cita fizioterapeita, jo es saprotu, pirmkārt, ja man nav laiks, es noteikti piedāvāšu kādu savu kolēģi, kurš varēs paņemt un palīdzēt šim cilvēkam. Un otrkārt, ja man nav pietiekami daudz zināšanu šajā jomā, piemēram, es ļoti izvairīgi strādāju ar zīdaiņiem, tāpēc es vienmēr saku, nē, ejam pie tā speciāls, viņa ir riktīgi forša un izstāstīs jums, kas, ko un kā, un tā ir tas labākais risinājums, ja. Jo, tā fizioterapija ir tik plaša, ka tu nevari aptvert visu pilnīgi, un man ir arī bijuši, teiksim, tādi gadījumi, kad kāds cits fizioterapeits atsūta pie manis vai ir atnācis pēc ieteikuma pie manis no kāda fizioterapeita, tikai tāpēc vien, kad mēs zinām, ka šis fizioterapeits par šo jomu atbilst, un viņš ir spēcīgs šajā jautājumā, un tas klients varbūt nevar izbraukāt uz Rīgu, bet viņam ir tuvāk Sigulda, tāpēc viņš saka, man ir kolēģis Siguldā, brauc uz Siguldu, vai arī galuši pretēji brauc, ja viņš ir bāzējās Rīgā, tad es pasaku, kur Rīgā viņš varētu atrast šādu veidu, teiksim, kolēģi, un man tā nav galīga problēma. Super. Nu tā, Zane, mūsu apsolītais laiks lēnām iet uz beigām. Vai tev ir vēl kaut kas, ko tev šķiet, ka tu būtu gribējis pateikt, bet es tev nepaprasīju, ko topošajiem klientiem, vecākiem, pieaugušajiem bērniem varbūt vajadzētu vēl dzirdēt no tevīm? Jau liekas, mēs tik plašu sfēru šodien izrunājām, bet jā, varbūt vai kaut kādi ceļa vārdi. Jā, mēs daudz informācijas aptvērām un izrunājām, bet tāds pēcgarša pēc šīs sarunas es varbūt vēlētos iedrošināt vecākus vai teiksim, pašus pieaugušos, kuriem ir šīs diagnosticēts UDHS, nebaidīties no šī burtu salikuma un meklēt risinājumu un vērsties pie speciālistiem, jo, kurš gan labāk atbalstīs un izstāstīs, kas tas ir, kā tie cilvēki, kas ir mācījušies par šo sfēru, tad ir jāmeklē vienkārši risinājumi, jābūt bērniem klāt, jāļauj viņiem būt, esiet kopā ar bērniem, un es laikam novēlētu mūsdienu pieaugušajiem biežāk iekāpt bērnu kurpēs un kopā pa pēķiem paskraidīt. Super. Īstenībā no tā, ko mēs runājam, šitais laikam arī ir viena no lietām, ko es paņemšu, ir, ka viens ir aizvest bērnu vai ne pie kārtējā speciālista, kurš kaut ko ar viņu padarīs, bet varbūt tiešām fizioterapeitu drīzāk izmantot kā tādu speciālistu, no kā mācīties, no kā paņemt šīs metodas un rīkus, ko ieviest ikdienā, ne tikai priekš bērnu, bet priekš visas ģimenes, jo es domāju, ka mums visiem ir bišķiņi par maz kustības ikdienā, vai vismaz lielākai daļai cilvēku, un tas arī stiprinās attiecības, tā kā teicu, vai nevar būt iemācīt, kā fiziski būt kopā ar to bērnu, caur to pašu rotaļu spēlēšanos, ka dažreiz mēs nemaz nezinām, ka vienkārši varbūt tāda vakarā bumbas pamētāšana ģimenē, vai nezinu, 3-4 ģimenes locekļi viens otram mētā bumbu vai, nezinu, kaut ko mētā vai ne kaut kādu smago maisiņu, ka tas arī var pirmkārt saliedēt ģimeni, otrkārt kaut kādā mērā likt izkustēties, uzmanību vai ne pacietību trenēt un visu kaut ko citu, un kad pie fizioterapeita aizejot, nevis aizvedot bērnu, bet aizejot varbūt tiešām ģimenē, var dabūt šos kaut kādus ieteikumus dažādāku sfēru atbalstam, un vēl man ļoti patika tas ļaut bērniem justies vajadzīgiem. Tas arī ir tas, ko es paņemšu, kad
kad mēs meklējam jau kā vecāki, vai arī kā pieaugušie mēs meklējam šos veidus, kā mēs varam justies vajadzīgi dienas laikā. Tātad ļoti forša frāze. Paldies tev tiešām, Zane, ka tu piekriti un pastāstīji. Es noteikti daudz ko jaunu priekš tevīm pierakstīju, centīšos uztaisīt arī tādu kā apkopojumu priekš tiem, kas vēl nav dzirdējuši šo sarunu, lai saprastu, kad ir vērts noklausīties, palūkoties savā pilsētā tuvākajā apkaimē, kur ir kāds fizioterapeits, it sevišķi, ja ir bērni ar UDHS, un kaut vai aiziet pakonsultēties, vai neko mēs varam uzlabot ikdienā. Dienas režīms, kā mēs varam iekļaut aktivitātes, jā, tā kā tu minēji, visas apzinātības, vizualizācijas, relaksācijas, tas arī ir kaut kas tāds, ko var darīt pie fizioterapeits, maz nezināju. Viss šīs sensorās vajadzības, īstenībā tik daudz lietas un tik daudz jautājumu, ko var mēģināt sakārtot pie fizioterapeita, varbūt, kamēr mēs gaidām to gadu rindā pie psihiatra valsts iestādē, vai ne? Nevis mēs gaidām, bet mēs jau visu kaut ko varam darīt bērnu labā, ģimenes labā. Tā kā milzīgs tev paldies, un es ticu, ka mūsu ceļi noteikti kaut kur nākotnē vēl krustosies. Tā tiešām ceru ar visiem tiem speciālistiem, ar ko es runāju. Es vienmēr cenšos uzrunāt tos, kas mani uzrunā kaut kādā mērā ar cerību, ka šīs attiecības arī kaut kā turpināsies. Tā kā paldies tev liels, Zane, par šodienu, un lai tev vēl jauka diena un nedēļa. Paldies, lai izdodas.